tava pieeja ir riska mazināšanas pieeja. Tātad saprast vērtības, tā teikt, elementus un saprast aptuveni, pa kādu apjomu viņi to vērtību palielina. Tas nav tik ārkārtīgi svarīgi. Tev svarīgākais drīzāk ir mēģināt pielīdzināties tirgus cenai. Tad tu ieraugi, ka tu izmaksu dēļ nevar viņiem pielīdzināties. Saproti, pat cik tu nevar viņiem pielīdzināties, un tad tu domā iemeslu. Labdien, sveiks Jāni. Sveiks, Osvalds. Jūs atrodaties raidierakstā Tava darīšana, kur mēs runājam par uzņēmējiem un uzņēmējdarbību. Un iepriekšējā sērijā mēs ļoti detalizēti runājam par mērķiem un par plānošanu. Man šķiet ļoti vērtīgi ieteikumi bija par to, kā plānot un kā noteikt mērķus. Un šodien mēs pievērsīsim uzmanību nemazāk būtiskam jautājumam, iespējams, ka pat vēl svarīgākam, kas visiem uzņēmējiem ir aktuāls kaut kādā brīdī. Jā. Tad mēs runāsim par cenu, par izmaksām un par vērtību. Jā. Nu, ir skaidrs, ka ir vērtīgi parunāt par vērtību, vai ne? Un par to, vai vērtība ir cena, un ja nav, tad kas gal galā ir vērtība un kas ir cena. Ja. Ļoti daudziem cilvēkiem vērtība asociējas ar pievienotās vērtības nodokli. Un tad es vienmēr sāku no tā. Jā, bet pirms mēs runājam par cenu un par vērtību un kas ir kas, mums laikam jāpasaka, kas esam mēs. Jā. Man sauc Osvalds Zebris, es esmu žurnālists un rakstnieks. Es esmu Jānis Kļaviņš, es esmu uzņēmējdarbības konsultants, stratēģis un pasniedzējs. Ok, tātad mums ir brīnišķīga biznesa ideja, mēs viņu jau esam, kā saka, pārdomājuši, mērķus uzstādījuši, par uzņēmumu reģistrāciju mums viss ir skaidrs, un tad vienā brīdī mēs sākam domāt, paga, cik tad tas maksās, ko es tur ražošu vai pakalpojumu sniegšu, kā līdz īstajai cenai vai īstajai vērtībai nonākt. Jāni, lūdzu. Izskaidro. Īstajai vērtībai nonākt. Nu, tātad jā, sākam ar pašu pamatu, tātad kas ir cena? Kas ir kas? Kas ir kas uzņēmējdarbībā? Nu, sāksim ar to, ka eksistē dažāda veida mūsu attiecības ar naudu, vai ne? Un tad atkarībā no tā, kādas mums kā uzņēmējiem, kā uzņēmumam šīs attiecības ir, tad mums arī ir atbilstošais vārds, kuru mēs izmantojam. Tātad mums ir izmaksas, tā ir nauda, kas uzņēmumu pamet. Mums ir ieņēmumi, tā ir nauda, kas uzņēmumā ienāk. Un tad ir jautājums, kur tie visā ir cena? Un kur tie visā ir vērtība, ja viņa vispār ir, vai ne? Nu, lūk, tātad, domājot par cenu, bieži vien uzņēmējiem ir tāda, kaut saka, neskaidrība par to, viņi nāk arī man reizēm jautāt, vai mēs cenojam pareizi. Un tad man vienmēr jāsaka, nu, to jau tā kā klients varbūt varētu noteikt, vai ne? Jo tāpēc, ka, ja tu uzliks pareizu cenu, tad pareizais skaits ar cilvēkiem nopirks to tavējo preci, radot tev kaut kādu apgrozījumu un iespējams arī peļņu. Un te ir viena ļoti interesanta lieta. Šī ir lieta, kur es nekad tā īsti nevarēju saprast skolas laikos. Un pēc 20, cik 5 gadiem es vēl joprojām nevaru saprast arī kā pieaugušais. Tad mums ir tāda lieta kā pieprasījuma piedāvājuma līknes ekonomikā. Viņas pasaka to, ka pie kaut kāda konkrētas cenas mums būs konkrēts pieprasījums pēc kaut kāda konkrēta produkta. Bet kas tas tāds vispār dzīvē ir? Tad abstrakcija vairāk. Protams, tā ir, atkal, tātad, ja mēs runājam par korporatīvām sistēmām, nu skaidrs, ja tu saražo ļoti, ļoti daudz produktu par kaut kādu niecīgu izmaksu, tajā brīdī mēs varam sākt domāt par to, ka eksistē kaut kāda veida piedāvājuma, pieprasījuma attiecība savā starpā, kuru mēs varam ietekmēt, neietekmējot pieprasījumu. Jo... bet tieši tā, ja tu saražo ļoti daudz, tu radi to piedāvājumu, vai ne, tirgu. Nu, tāda, tu droši vien esi veicis kaut kādu tirgus pētījumu vai kaut ko, tev ir nojauta, ka būs pieprasījums, tev ir tāda prognoze, vai ne? Nojauta, jā. Un tad tas pieprasījums iestājās, teiksim tāda, kad produkts nonāk veikalā. Un tad tu redzi, vai tā cena ir pareizi tev. Uz lieliem uzņēmumiem tas tā arī attiecas. Uz maziem uzņēmumiem tas visbiežāk tā neatiecas, jo tāpēc, ka kanāli to ar savu cenu ietekmē arī uz priekšu, vai ne? Ja es esmu bijis gada tirgu ar preci pa kaut kādu naudu, un es pēc tam tajā pašā gada tirgu dienas beigās redzot, ka man pieprasījuma nav, nākošajā dienā sāk prasīt citu cenu,
tas reizēm nostrādās, bet reizēm tas var nostrādāt tev par sliktu, tāpēc kaut kāda veida principiem pēc cenas noteikšanai būtu jābūt. Un, lūk, kādi tie ir brīnišķīgi. Lūk, tātad, lai mēs reiz aizslaucītu projām to, kas nav mums pieejams, tātad eksistē tāda lieta kā cenu jutīguma pētījumi. Viņi ir, tie pētījumi izmaksās, es teiktu, zemu, bet labu 5-ciparu skaitli, tātad tos mēs atliekam malā. Tie nebūs. Tie bieži vien mazam vidiem uzņēmējiem, tur ir jāapdomā vai to, vai kaut ko citu, vai piemēram, mēs nopērkam iekārtas. Bet maziem uzņēmējiem, un šī ir pavisam praktisks, pragmatisks padoms, tātad skatāmies uz cenas noteikšanu, balstoties uz, tātad ir 3 veidi, kā mēs varam noteikt cenu. Pirmais ir izmaksu metode. Tātad mēs apskatāmies, cik mums izmaksā saražot preci, un mēs viņu pieliekam klāt, acīm redzot, būs kaut kāda peļņas procentu, kas būs peļņu vajag, mēs iepriekšējā raidierakstā to secinājām, ka peļņu vajag. Lūk, bet peļņa šajā gadījumā nozīmē kaut ko pavisam citu, un šī ir viena no ļoti izteiktām uzņēmēju problēmām, par kur mēs runāsim šajā pašā raidījumā, bet drusku pēc tam. Bet tātad pirmais variants ir izmaksu metode. Mēs apskatāmies, cik mums izmaksā lieta, un tad mēs kaut ko uzliekam pa virsu un tirgojam tālāk. Izklausās ļoti loģiski. Tā ir arī pirmā metode, kuru parasti izmanto uzņēmēji, un, diemžēl, bet visbiežāk viņi ir nepareizi metodi. Ko nozīmē pareizi, nepareizi? Viss jau ir pareizi. Tā reizēm ir pareizi metode, lai uzņēmums aiziet uz maksātnespēju. Tā ka tas ir, kā mēs uz to apskatāmies. Kāpēc maksātnespēja? Ja es saskatījis visas izmaksas un pielicis klāt peļņu, kāpēc maksātnespēja? Viss normāli. Es samaksāju elektrību, samaksāju darbiniekiem algu, samaksāju par kaut kādiem izēvielām, kas man ir vajadzīgas, vai ne? Viss tas ir nomaksāts, plus es esmu pierēķinājis peļņu. Kāpēc maksātnespēja? Jo es nevaru to visu pārdot, tā tu domā? Jā, tas ir viens. Nākamais, ko es te gribētu uzsvērt, vai tu esi visu redzošā acs, kas kā jaunais uzņēmējs redz visas savas izmaksas, kuras tev vēl nav iestājušās. To jau tu man šķiet pirmajā sērijā vai otrajā teici, ka vajag pierēķināt vienmēr klāt kaut ko tur vēl. Vajag pierēķināt, bet tā problēma tā, ka tu jau nezini, cik pierēķināt. Un tad vienmēr man ir jautājums, vai ir kāds cits, kurš šim ceļam jau ir izgājis cauri? Jā, tiešām, vai? Kas tas varētu būt? Kāds cits uzņēmējs? Tie varētu būt tavie konkurenti, tieši tā. Tas ir otrs veids, kā mēs nosakām cenu, kas visbiežāk arī ir pareizais veids. Mēs nosakām cenu pēc tirgus cenas. Kas mums ir tirgus cena? Tirgus cena nav cena, pa kādu tu tirgo savu produktu. Cena ir tāda, kāda tirgu ir pieejama, lai patērētājs varētu ar vajadzīgo produktu vērtību apmainīties. Vai patērētājiem patīk tā cena vai nepatīk? Bieži vien daudzās nozarēs tam nav pilnīgi nekādas nozīmes. Tā ir tirgus cena, neatkarīgi no tā, vai patērētājiem viņa patīk. Tas attiecas gan pārsvarā uz nozarēm, kurās salīdzinoši maz piedāvājuma. Tas pats gada tirgus. Tā mālbļoda tur maksās tos 35 eiro, man tas patīk, protams, ka man nepatīk, es gribētu 2,50, bet tas īsti nav iespējams. Jautājums, vai viņam tās izmaksas tādas ir, zinot mazos uzņēmējus, es zinu, ka viņiem visdrīzāk tādas ir, bet mēs to nezinām. Un tā ir tā ļoti interesantā lieta. Tātad, iedomājies, ieej veikalā, un tu gribi izvēlēties maizes klaipu no tiem, kas atrodas veikala plauktā. Tu jau izmaksas nezini, vai ne? Tu zini tikai cenu. Un tās izmaksas mums bieži vien, viņas tā īsti mums neinteresē. Un reizēm, diemžēl, bet tās izmaksas īstenībā ir traucējošs faktors cenas noteikšanai. Tātad mums ir labāk būtu skatīties uz tirgus cenu, nevis uz izmaksu pozīcijām. Šogan es tūlīt palabošu, es pastāstīšu, kas ir trešais veids. Trešais veids ir jautāt patērētājiem, cik viņš būtu gatavs maksāt. Tātad vērtības metode. Mums ir izmaksu metode, mums ir tirgus cenas metode, un mums ir vērtības metode. Lai cik dīvaini neliktos, uzņēmumi ir vērtības radīšanas mašīnas, bet jautāt cilvēkiem vērtību tiešā tekstā visbiežāk ir tāpēc, ka cilvēkiem, kam tu prasīsi tādu jautājumu, tā pamat asociācija būs, ka vajag zināt izmaksas. Vai apmēram viņš domās, cik es maksātu algu, pieņemsim par tavu restorānu, ja? Tu prasītu, ja tu tagad mēģinātu tā noteikt cenu tam saviem ēdieniem, es domātu uzreiz tādās kategorijās, cik viņš droši vien maksā pavāram, cik viņam tur ir oficiāli. Ja es tev pajautātu, cik tu esi gatavs maksāt par ēdienu, es uzskatu, ka cilvēki domā drusku citādāk, bet tas ir interesanti. Es uzskatu, ka tajā brīdī, cik tu man pajautās kā cēsniekam, piemēram, vai kā viesim pilsētas, cik es būtu gatavs maksāt par maltīti, es savā galvā uzreiz paņemtu to, cik es parasti maksāju par maltīti. Tas ir loģiski, vai ne? Tā tad es vadītos īstenībā pēc tirgus cenas. Es nezinu, es neesmu uzņēmējs, ja tu man jautā, piemēram, kā vienkārši garām gājējiem. Es nezinu, es tev pateikšu kaut ko, kas ir man iesakņojies dziļi iekšā kā apsvērums tam, kāda veida maltīti es vēlos un tā tālāk un tā joprojām, un tad mēs nokļūtu aizvien precīzāk, tad es teiktu, nē, tas tomēr nav fast food, tā tomēr tas kaut kas nopietns, un tam būtu jāsaka, nē, tas atkal nav Michelin restorāns, vai ne? Tajā brīdī tā vērtība izšķīst, viņa pazūd. Vēl tur var sākt runāt par zīmolu, kam ir kaut kāda vērtība un kas tur tiek kaut kā varbūt iecenot.
pamats, vai ne? Piemēram, jā, tā varbūt frančīze ir, vai ne? Tur uzreiz ir kaut kāda zīmola izmaksas iekšā. Nu, lūk, tā, ka ņemot vērā 3 veidus, kā noteikt cenu, izmaksas pozīcijas, tirgus, cena un klientu vērtība, mazam uzņēmējam tā loģiskākā lieta būtu skatīties pēc tirgus cenas, jo tāpēc, ka tā ir visvienkāršākā metode, tev nevajag taisīt nekādus ne aptaujas, nekādus padziļinātos tur reprezentatīvos statistiskos pētījumus, vienkārši aizies uz veikalu un apskaties. Reizēm gadās, ka cilvēki saka, ka viņu produktam nav konkurences. Es varu saprast, jo tāpēc, ka mums jau šķiet, ka mūsu produkts ir absolūti unikāls, un tad man vienmēr ir jāsaka, tā nav laba lieta. Jo cilvēki tāpēc ir lepnumi, tā saka, manam produktam konkurenta nav. Un es saku, bet tad viņi nevarēs pozicionēt. Par šo gan mums būs atsevišķi raidījums, bet kā tu vari pozicionēt produktu, kuram nav konkurentu? Kā tu vari noteikt vērtību? Lietām, kurām tev vērtība nav attiecināma ne pret ko. Ja pat tiešām gadās tāda situācija, kad konkurences nav, tad ir jāpieliek nauda, kura patērētāja brīvi pieejamajos līdzekļos būtu pieejama, lai viņš varētu nopirkt tev produktu vai pakalpojumu. Un šī ir sarežģīta metode. Tāpēc pirmā lieta, ko es parasti iesaku uzņēmējiem, ir atrast konkurentus. Nu, domājot par cenu. Atrod, kur tu plauktā, kam blakus atradīsies, kaut vai fiziskā plauktā, vai iedomātā plauktā, kurā tu uzskati, ka atrodas līdzīgas preces, vai no industrijas līdzīgas, tātad tādas, kas tiek ražotas līdzīgi tavējai, vai arī tirgus līdzīgas, tātad preces, kuras apmierina līdzīgu vajadzību kā tev. Tā ir tā atšķirība. Tad, ja mēs runājam par industriju, industrija ir mēbeļu ražošana. Ja mēs runājam par tirgu, tirgus ir ērtību radīšana, piemēram. Nu, tad, teiksim, ar krēslu varētu tehniski konkurēt arī paklājas. Vajadzību apmierināšanas kontekstā. Biesas tur kaut kāds paklājas. Nu, lūk, tātad mums eksistē veidi, kādos mēs nosakām to cenu. Es iesaku ņemt pēc tirgus cenas. Un te ir viena svarīga lieta. Tiek uzskatīts starp jauniem uzņēmējiem, ka, lai tu varētu noteikt cenu, tev ir jāpaņem izmaksas, sareizināt 2, tās ir tavas administratīvās izmaksas, sareizināt 2, tās pārdošanas izmaksas, un tu nokļūsi līdz savai tirgus cenai. Kāpēc sareizināt 2? Tas ir tāds uzskats, tas ir vienkārši tāds iegājies. Daudz jaunie un mazie uzņēmēji šo ir dzirdējuši. Tātad viss izmaksas jāreizina 2? Nē, iedomājies, man, piemēram, es grebju karotes. Jā. Es esmu izreikinājis to, ka man karotes grebšana aizņem 1 stundu. Es esmu izreikinājis, ka es stundā gribu saņemt 10 eiro. Tātad darbs 10 eiro, nopirkt dēlīti 5 eiro. Tātad man izmaksas par 1 karoti ir 15 eiro. Nu, tad tā ideja būtu sareizināt to ar 2, tātad vēl 15 eiro man ir administrācijas izmaksas, jo man ir kaut kā jānodarbojas ar grāmatvedību uzņēmumam un vēl kaut kas. Un tad tātad tos kopā 30 eiro man jāsareizina ar 2, tātad šī karota maksātu tirgū 60 eiro. Šausmīgi dārgi karoti, neviens nepirks tā. Lūk, un te mēs nokļūstam līdz pirmajam manam piemēram no manas biežāk pieļautu uzņēmēju kļūdu vācelītes. Viņas īstenībā abi šie piemēri ir diezgan arī sasaistīti savā starpā. Tātad pircējs negrib maksāt manējo cenu. Ir tā problēma. Tas ir saprotams, par 60 eiro pirkt karoti, tur jābūt takam. Bet man ir gadījušās situācijas, kad man inkubātora dalībnieki pie manis nāk konsultēties, un viņš atnāk ar kaut kādu produktu, un es uzreiz redzu, ka tas ir, es nesaku, ka tas ir kaut kas sūdiņš ar Latvijas zīmēm, jo viņiem īstenībā ir diezgan liela pievienotā vērtība, bet tas ir kaut kas tāds, kas ir pieejams Tigerākais. Es parasti visu attiecinu uz Tigeru. Tātad ir Tiger produkti. Un pie manis ir atnācis cilvēks ar tādu pašu Tiger produktu. Bet ar latvisku zīmi virsū. Ja viņi tur var būt, viņi tur var arī nebūt. Pieņemsim, ka viņi tur ir. Un mēs ejam cauri visbiežāk problēmai, kā viņu nopārdot, vai ne, kā uztaisīt apgrozījumu. Un man vienmēr jautājums ir, pa kādu cenu tu tirgo? Pateicoties tam, ka tik daudz reižu saskaries šo problēmu, es jau cilvēkiem saku vairs, nesaku man pa kādu cenu tirgo? Es mēģināšu uzminēt. Droši vien 60. Ar to saprotot, ka cena ir augsta. Nē, jo tāpēc, ka es tajā brīdī rīkojos kā normāls cilvēks, un es pielieku to preci savā galvā. Es saku, es maksātu 6 eiro. Un man patiešām ir bijusi situācija, ka es pasaku cilvēkiem, es maksātu 6 eiro. Un saku, nē, tā cena ir 48. Ok. Zīme virsū. Kāpēc? Roku darbs, zīme. Un tad sāk visus tos pamatojumus. Man teikt, tas ir roku darbs, tas taču ir tas ir tas. Un te mēs nonākam līdz vērtības jau definīcijas tādai izserdītei, vai ne? Kas ir vērtība un kas nav vērtība. Tātad. Man ir piemērs.
ļoti muļķīgs piemērs, bet iedomāsimies tagad, es vienkārši esmu viens no tiem cilvēkiem, kas no Rīgas izdomāja pārvākties projām uz Cēsīm. Kā es vienmēr saku, es esmu vienmēr gribējis būt hipsters, bet hipsteri man neņem savā bariņā, man nesaprot vienas dēļ. Iespējams ar manai ironijas un sarkasmu šķautnē personības. Kāpēc domā, ka viņi to neņem savā bariņā? Varbūt tu tikai tā likās. Es parasti neusturos viņu klātbūtnē, jo, kā es to redzu, tām attiecībām vajadzētu veidot, man ielikt kaut kā tur, bet man tur nesnāk būt. Bet, pieņemsim tātad, es esmu pārvācies uz Cēsīm, es esmu tur ieprecējies, un tagad ir jautājums, ar ko es interesanti savā dzīvē varētu nodarboties. Un es domāju to, ka tā kā man pieder zemes gabals, jo es esmu iepircis tur kaut kādu lauku, tur māju, vai ne? Un tur iet tāds avotiņš garām, vai ne? Es esmu uztaisījis pārtikas veterināra dienesta analīzes, tas neskaitītos īsti avotu ūdens, bet, tas skaitītos dzeramais ūdens. Dzeramo ūdeni es tagad izdomāju, ka es gribu iepildīt pudelēs. Labi, gribu, super, tātad, bet es esmu vērtības uzņēmums. Tātad katru rītu es uzvelku savu linu kreklu, izēju ārā, es nodejoju deju dievam, saules dievam, vai kas mums tur Latvijā te. Dievi ir ūsiņam, nodejoju deju, tad es ar plikām kājām, protams. Un labām domām. Un tikai labām domām. Es uzlieku kaparnēšus sev uz pleciem un 2 spainīšus. Daudz nevar, man mugur vāja. Faktiski, tajā brīdī tu kļūst par kaparnēs. Kaparnēs, jā. Es tagad eju lejā ar tiem nēsīšiem, aizēju līdz, tur drusku jāiet uz leju. Nedaudz slidens ceļš ir, bet nekas es nokļūstu kaut kā lejā, pa ceļam varbūt paslīd, tad es iesmeļu to ūdeni, uzlieku tiem saviem nēsīšiem, kāpju apakaļ reizē, man tas ūdens izlīst, bet man jāražoja, man nav laika. Uzēju augšā, un tad es iepildu to ūdeni pudelēs. Man gan, diemžēl, man kaparnēši izmaksāja visu naudu, kas man bija. Es nopirstu vispārstākās pudeles. Nezinu, kāds tur lielajiem ūdens ražotājiem ir. Tad es iepildu, aizskrūvēju ciet, un tagad es nesu to uz veikalu pārdot. Vai ne? Un jautājums ir, pa kādu cenu viņi būtu jāpārdod? Es, būdams cilvēks, kurš tomēr, es atvainojos, es tevi vērtēju diezgan augstu, ja? Jā. Es pats savām rokām, nevis rokām, bet kājām. Kājām, nesis rokām lēs, tas ir roku darbs, es atvainojos, vai ne? Tas, ka tam avotiņam nav tur kaut kāda varbūt beigu vērtība medicīniskā, tas jau, ko es tur varu padarīt. Viņš man tur tamās acīs ir vērtība. Jā, un manās acīs varbūt viņi ir, pieņemsim, un tad es domāju, vai tad man nebūtu jāsaņem vidējais atalgojums. Kas es esmu? Dzīvnieks kaut kāds? Ne, man ir jāsņem vairāk nekā vidējais atalgojums. Es gribu 2500 eiro mēnesī. Jā. Dienā tas mums ir tur kaut kādi 1000 eiro. Vairāk, pusotras. Tam neskaldīsim matus, ja? Nē. Tātad mēs esam sasvēruši dienā 100 litrus, man taču vāja muguru, 10 litrus ar šo ūdeni, tātad mums ir 20 puslitra pudelītes, mums jāsadala mūsu izmaksas, kas ir pāris 1000 eiro, vēl tie nēsīši pāris 100 eiro, es taču uz labā veiklā viņus pirku. Lūk, un tad mēs ejam tagad uz veikalu un sakam, super, šis ūdens mums maksā, diemžēl viņš nav atšķirams no pārējiem, jo man nebija naudas labai pudelē, bet tātad šis ūdens es gribētu 150 eiro par pudeli. Bargi. Tas ir vēl trakāk nekā ar karotēm. Veikals teiks, paldies, ejiet kaut kur citur. Īstacīts Tokmanēs, es redzēju par 100 eiro pudelē ūdeni. Ir, bet tas nebija tāds. Nē, nav jau teikts, ka kāds nenopirks. Problēma tā, ka veikals visdrīzāk nepaņems, bet tu jau vari pie savām mājām viņu tirgot, vai ne? Tas ir mārketings jau, par ko mēs runāsim nākošajā reizē, bet tu jau vari pats pārdot un īstenībā, lai cik tas nedatos dīvaini, pieprasījums jau būs. Un tā ir tā problēma ar šo problēmu. Tātad cilvēki, ka es saku, tā cena ir ārkārtīgi liela, tad tie uzņēmēji man mēģina teikt apakaļ, bet mēs esam jau pārdevuši 3 vienības. Apsveic, ko es varu teikt. Tas nemaina to, ka tā cena ir neatbilstoša tirgus cenai. Lūk, un šis ūdens piemērs vienmēr es viņu stāstu ar tādu garumu teksta, vai ne, un pašpārliecinātību cerot, ka tas atļaus šiem maziem uzņēmējiem iedarbināt galvā nelielus pašreflekcijas tādu lampiņu, vai ne, jo tāpēc, ka tur nav vērtības tajā, ko es izstāstīju. Nevienam nav nekādas vērtības. Kādreiz vēl senāk man bija tāds paradums, ka ja man cilvēks atnes produktu, kuram no acīm redzām, bet neatbilstoši tirgus vērtība ir, es mēdzu papīra lapiņu kaut kā izlocīt un vēl kaut kā, un es saku, kur es esmu īstenībā abstraktās mākslas mākslinieks, kur ir manējais mākslas darbs, es gribētu 20 eiro par viņu. Bet labi, tātad šī piemēra, tā morāla ir tāda, ka būtu jāspēj uz sevi paskatīties no malas, lai tu varētu saprast, vai tam ir tiešām vērtība 150 eiro, vai varbūt vērtība ir eiro 50. Šis uzdevums vainagosies drīzāk ar neveiksmi. Tas, ko es gribu pateikt, aizej uz veikalu, apskaties, cik tur maksā ūdens, un mēģini saprast, vai tu vari ūdens ražošanā pakrist apakšā izdevumiem zem tās cenas, kurai tur būtu jābūt. Un jautājums ir, pa cik pakrist apakšā? Un šeit
Nu, vai arī, piedod, ka es tev pārdotu, vai arī tava cena būs nedaudz lielāka, bet tad ir kaut kāds iemesls, kāpēc viņa būs nedaudz lielāka. Jā, līdz tam mēs tūlīt nonāksim. Sākumā patienums apakaļ. Tātad, atceries, ko es tev teicu, ražošanas izmaksas reiz 2. Tas jau bija pasen, bet vēl atceros. Jā. Un tagad iedomājamies, ka mēs paņemam šo formulu un apgriežam otrādāk. Nevis ražošanas izmaksas reiz 2 ir tirgus cena, kas tā vienkārši nav, bet gan tirgus cena dalīts uz 2 ir jābūt tavām ražošanas izmaksām. Un tad man vienmēr ir tāds jautājums, ko ir vieglāk izdarīt, ietekmēt tirgus cenu vai ietekmēt savijas izmaksas? Protams, ka ietekmēt savijas izmaksas, vai ne? Kaut vai mērogojot ražošanu, tu var ietekmēt savijas izmaksas. Nu, tā ir tik dziļa lieta, ko cilvēkiem vajadzētu saprast, ka tu aizies veikalu apsties, cik maksā ūdens. Ūdens maksā 50 centus. Sadal tos 50 centus ar 2, kas ir 2 vienkārši veikals, ir paņēmis viņu sev, un paliek tad 25 centi. Tu vari ar administrācijas izmaksām un peļņu iekļaut iekšā saržot par 25 centiem. Ja nevari, šī nav tava nozara visdrīzāk. Vai arī mērogo vēl. Biznesa plānā. Mērogot, tas nozīmē pavairot daudzumu. Palielināt iespēju vienā un tie pašā laika periodā saražot vairāk produktu vienību. Labi, bet visiem tiem ražotājiem, kas tiešām ir par cik mēs te tik daudz pa ūdeni un pa pudelēm runājam, pa kaut ko tādu taustām produktu, nevis pakalpojumu, tiem, kas domā par to, ka viņa produkts varētu nonākt veikalā, cik tad tur viņam apmēram jārēķina tas veikals? Es vienmēr saku pusi, tā ir pusi. Ja? Un par šo mēs vairāk runājam par pārdošanu un par mārketingu, bet tas standarta izmaksas ir atkal atkarīgs no nozares, atkarīgs no pārtiks produktiem, tas ir atkarīgs no plaukta dzīves ilguma, jo konservu buņģai vienmēr būs veikalam lielāks uzcenojums nekā pienpakai, tā vienkārši iemesls dēļ, ka pienpaks vairāk grozās uzņēmumā, pārdošanas lielveikalā. Tas nozīmē, ka tas kvadrātmetrs ir ar vislabāko pelnīgu potenciālu. Tātad pienam tur būs, 25-30, kamēr konservu buņģai būs no gala tirgus cenas stabili 55. Es tā parasti uzskatu. Lūk, tātad, atgriežamies apakaļ. Tas nenozīmē, ka mēs nevaram pievienot citu vērtību ūdenim. Piemērs, tevis minēties 100 eiro ūdens pudeles. Ja viņš nāk no Alpu ledājiem, skaidrs. Ja viņš nāk no, slavenu cilvēku asarām, tad nav nozīmes. Svarīgākais ir, ka tu to vērtības dimensiju kaut kādu spēj nodefinēt. Tas ir jautājums par kvalitāti, vai ne? Un kvalitāte vienmēr būs relatīva. Tātad, es nesaku, ka nevajag kaut ko ražot ar rokām. Es nesaku, ka nevajag pievienot vērtību, ka tas ir roku darbs, ka tas ir mākslas darbs. Tas nav absolūti tas, ko es saku. Tas, ko es saku, ir saproti, kāda tā vērtība ir. Aiziet uz veikalu, apskaties, cik tie produkti maksā mūsdienās, ejam vienkārši internetā un apskaties to, sadal uz 2, pasties, vai tu vari saražot. Ja tu saki to, ka nē, tāpēc, ka mans ūdens ir īpašs, kādu vērtību viņš pievieno. Cik tu būtu gatavs maksāt par ekoloģisku saldējumu vairāk nekā par parastu saldējumu? Šie tie jautājumi, kas jāuzdod. Es būtu gatavs maksāt līdz 3% pa virs. Bet te ir problēma, jo uz šiem jautājumiem ļoti dažādas atbildes būs. Tam nav nozīmes. Tā svarīgākā lieta, ka tu šo uzdevumu izpildīsi savā galvā. Tas, vai tu būsi trāpījis vai nē, to jau parādīs beigās tev finanšu rādītāji. Jauniem uzņēmumiem Luminor piedāvā īpašs nosacījums līdz šī gada, tas ir 25. gada 30. jūnijam. Tātad, jaunajiem uzņēmumiem ir īpaša priekšrocības programma, kurai tu piesakies un saņem uzņēmumu komplektu bez maksas un līdz 5 posttermināļiem bez maksas. Piebilde, ja nezinu, kas ir posttermināls, šī informācija uz tevi neatiecas. Tātad, bez apkalpošanas mēneša maksas pirmos 12 mēnešus. Un svarīgi ir, ka tie uzņēmumi, kas var pieteikties, ir tādi, kas ir reģistrēti pēdējo 2 gadu laikā un kam nav bijis konts Luminor pēdējo 12 mēnešu laikā. Ieej un uzzini vairāk luminor.lv/ biznesam. Runājot vēl par to papildus vērtību, ko es tad pievienoju, tad, kas man ļautu būt virs tur tās tirgus cenas, vai ne? Tad tas jau lielā mērā būs, viens, kā tu saki, tātad tev ir jāapzinās, kāpēc tā vērtība ir tāda, no kurienes viņa izriet, vai ne, kas viņa definē, bet otrs tad būs tev, tas ir tajā auditorijā jāizskaidro vēl. Obligāti, un tev nav iespēja to izdarīt. Man ir ļoti daudz reizes gadījušās situācijas, ka mazs ražotājs vaino pie tā pircēja. Viņš saka, pircējs ir stulbs, viņš jau nesaprot, ko viņš pērk. Un tajā brīdī man ir jautājums tātad, vai tu aprakstīji novērojamo realitāti, vai tu viņu vaino pie kaut kā to pircēju. Viņš ir tieši tik gudrs, cik viņš ir. Viņš nevar būt gudrāks dēļ tavajā produktu un stulbāks dēļ citu produktu. Te gan ir dažādas pirkšanas patēriņa situācijas, neiegrimsim pārāk dziļi patērēt uzvedībā, bet tā doma jau ir tāda, ka tev, lai pievienotu papildus vērtību, būs jārēķinās, salīdzinot ar pāriem produktiem, būs jārēķinās, ka šī vērtība ir jābūt manāmai.
Un te ļoti labs piemērs. Inkubators. Uzņēmums ražo ķiploku pulveri. Uzņēmums ražo ķiploku pulveri, kas bija vienbrīd slaveni. Mums bija vienbrīd ķiploku fāze lauksaimniecībā. Un super ražo to ķiploku pulveri. Es tajā laikā vēl nezināju, es vēl biju rīznieks. Es kādu, ķiploku pulveris, man nav jausmas. Kaut ko mēs sākam runāt. Viņa tā uzņēmēja atnes man iepakojumus. Es kaut uz to iepakojumu, es saku, no kā viņš, kāda ir cena? Un atkal tur izskan kaut kāds pilnīgs sirreāls skaitlis. Un es saku, bet tā kā tiešām... Izklausās padārgi. Tad neuzras pa kabats citu. Viņi saka, bet tas taču ir Latvijas ķiploku pulveris. Es saku, okay, tas drusku to paceļ, bet varbūt ne pilnīgi tajā cenu kategorijā, kurā tad iedomājies. Es saku, bet viņš garšo pilnīgi citādāk. Es tā kā citādāk. Viņš saka, es nekad neesmu garšojis Latvijas ķiploku pulveri. Tajā brīdī es saku, man tev pilnīgi godīgi jāatzīst. Es tā īsti nekad neesmu zinājis, ka eksistē tāda kvalitātes dimensija, kā ķiploku pulveri garšas kvalitāte. Un viņi man iedeva viņu pagaršot. Kopš tās dienas es esmu patērējis tikai Latvijas ķiploku pulveri, bet es tev pilnīgi novienu to saku, un tad nesalīdzinām atšķirību. Tas ir pilnīgi cits produkts. Bet viņi man viņu atnesa, iepakot visvarstākajā, tādā tūtiņā. Jā, tūtiņā. Un es saku, ok, un tagad iedomājies to mentālo, to akrobātiku, kas man kā patērētājiem parastajiem būtu jāveic, ja es eju un redzu, ka viņš ir necilāks par pārējiem plauktā. Kā es varētu zināt, ka viņš ir kvalitatīvā? Man nav nekāda iespēja par to pārliecināties. Ja tu esi gada tirgo ar to produktu, tad pasargi dienīgi, tu tā kā man, tu pasaki vienkārši, tu cilvēkam uzber uz laukstā, iedod karodī, viņš momentāli sapratīs, par ko ir runa. Veikalā, vienkārši tas nav tas pareizais izplatīšanas kanāls. Tas jau jā, bet te tiešām ir runa par to, kā iztulkot tātad to īpašo produktu kvalitāti, kas tev ļauj vērtību noteikti augstāku un cenu, vai ne? Jā, bet te vien piebildīt, es noķeršu drusku apakaļ no to, ko tu teici. Tava pieeja ir riska mazināšanas pieeja. Tātad saprast vērtības, tā teikt, elementus un saprast aptuveni, pa kādu apjomu viņi to vērtību palielina. Tas nav tik ārkārtīgi svarīgi. Tev svarīgākais drīzāk ir mēģināt pielīdzināties tirgus cenai. Tad tu ieraugi, ka tu izmaksu dēļ nevar viņiem pielīdzināties, saproti, pat cik tu nevar viņiem pielīdzināties, un tad tu domā iemeslus. Tas izklausās dīvaini, bet tas ir tas, kā mazā uzņēmēja darbība darbojas. Tu jau nevar. Tas tiešām izklausās dīvaini. Bet tas tā arī ir. Daudz, kas šajos redzījumos izklausās dīvaini, jo, redz, man vienmēr šķiet, ka ir jāpārliecinās par visu vispirms, ja, un tā kā pārliecināšanās prasa zinām prāta vingrošanu un pārbaudīšanu un pētīšanu un tā tālāk. Varbūt, ka līdz tai darīšanai arī nenonāk. Tur jau tā lieta. Es vairāk nonāk. Ir laika šo visu darīt. Mums taču nav laika. Bet labi, bet pieņemsim, ka mēs jau te arī pirmajā sērijā secinājām, ka jāmēģina kaut kāds vidējais punkts meklēt starp šīm abām pieejām. Bet ko es jau vēl gribēju prasīt par cenām runājot, ir tāds jēdziens kā vairumtirdzniecības cena un mazumtirdzniecības cena. Tātad kā šīs attiecības veidojas un kāda tur ir atšķirība? Tātad, negribam dziļi izplatīšanas kanālos, bet tas ir pirmais šķērslis, bieži vien kādēļ uzņēmēji sāk apstrīdēt savu eksistenci tā kā uzņēmumi. Es izskaidrošu, kāpēc tā ir viena ļoti izplatīta arī kļūda no manas identificētajām uzņēmēju kļūdām. Tātad, un viņa rodas par pamatu, ņemot nevis tirgus cenu, bet izmaksu metodi. Un tā ir ārkārtīgi, man liekas, ilustratīvi tāds spilgts piemērs. Tātad, reizēm, diemžēl, tie ir uzņēmēji, kas nāk jau ar gataviem produktiem, kas jau ir tirgu. Reizēm par laimi tie ir potenciāli uzņēmēji, kas nāk ar biznesa plānu. Bet tas tā apkopojošā lieta šiem uzņēmumiem ir tā, ka tu ražo glāzes un tu esi veicis glāžu tirgus cenas pētījumu. Es izmantoju tos pēdiņus, jo tāpēc, ka vienmēr drusku ir, kādu saka, pētījums ir pēdiņās, un tirgus cena ir drusku pēdiņās, jo tāpēc, ka tirgus cenai eksistē vēl tāda lieta kā cenu punkti. Glāzes mums ir cenu punktos 2,5 līdz 4,5. Es šobrīd pilnīgi minu, bet es nebūšu beigt tālu no viņa. 2,5, 4,5, tad mums ir kaut kāda maz pacent, daudz pacent, un tad ir 3, 5 līdz 55, un tad tālāk jau ir māksla un augstāk. Te to aiziet kaut kādā man jau nesaprotama abstrakcijā. Jā, bet ja tu būtu glāžu nozarē, arī es neesmu glāžu nozarē, bet ja tu esi tajā savā nozarē, tu plus mīnus saproti. Ēdināšanā man pilnīgi diezgan skaidri tie cenu punkti par dažādām lietām, un galveniekiem ir skaidri cenu punkti par precēm. Tu vari pārdot vienu un to pašu lietu, tu vari bikses pārdot pa 5 eiro, pa 15 eiro, pa 50 eiro, pa 500 eiro. Svarīgi ir saprast aptuveni, ap kādām cenām tie cenu punkti ir. Lūk, tātad ir veikts šis tirgus pētījums, tātad ir papētīts, pa cik glāzes var notirgot, un
es esmu ieraudzījis, ka es netirgošu pilnīgi tā kā lēto, man tur būs formiņa kaut kāda, nezinu, tā tad, kad neskamies uz tur IKEA glāzēm, vai ne, vai uz masu, tur skatāmies uz kaut ko mazāk. Lūk, un tātad es esmu ieraudzījis 15 eiro. Ir tas, pa kādu naudu var glāzes nopirkt, un es viņus varu pārdot pa 12. Tātad, šāda ir tā man tas kāzus, šāda ir tā situācija. Tajā brīdī man uzreiz galvā divas uzreiz iedegās sarkanās lampiņas. Pirmkārt, ja tirgus cena 15, kādu vēlam pēc pa 12? tas man tā kā... Lai 15, jā. Nē, tā ir tirgus cena, ok. Ir cenošanas metodas. Ir divi veidi cenošanas stratēģijas. Mums ir ķīļa metode, ķīļa stratēģija un nosmelšanas stratēģija. Ja tu ej iekšā jaunos tirgos, kā zināms, zīmols, piemēram, vai tev ir kaut kāds nākamais produkts sērijā, vai tu ražo ierobežotas pieejamības produktu, tajā brīdī tev ir nosmelšanas metode. Tu ienāc iekšā ar cenu, kas ir augstāka nekā tu varētu sagramot. Jā, un tad tu nosmel to peļņu no pirmiem pircējiem, un tad tu izlīdzini to cenu pārējiem. Visi iPhone, visi gadgeti mums pēc šāda principa. Un tad savukārt otra ķīļa metode, tu iet tirgo ar drusku lētāku cenu, pēc tam iegūstot tirgus daļu, tu viņu izlīdzini. Lūk, bet tie uzņēmēji jau tu nesaprot parasti, un tad man vienmēr jautājums, kāpēc zemāka cena? Un tad, mēs gribam vairāk pārdot. Es saku, bet cilvēki domās, ka tev kaut kas nav kārtībā ar to glāzi, ka viņš pieredz maksāt 15, tev ir 15-13 atšķirība nav liela, bet 15-10, piemēram, tie būs jautājums, kur šeit tā pievienotā vērtība, un tad cilvēki man par saka, tas ir roku darbs, tas ir vēl kaut kas. Es saku, tā cenai tādā gadījumā vajadzētu būt zemākai vai augstākai. Un tad kā tu nosaki to cenu? Un es nekad nekonsultēju ar šī tik uzbrukušiem jautājumiem, es gribētu piebilst. Tas nav tā, ka es tikko aizdomājos, tu atnāc pie kļaviņa, kas vienkārši ideja nogalinātais. Kas tev tur ir daudz glāzi? Ko tu tur dari? Kāpēc viņi tik lēti? Vērtība apzinojas vispār. Nē, lūk, iedomāsimies, ka tā glāze, viņa tirgus cena 15, viņa maksā 10. Es vienkārši skaidrībai to tādiem skarbiem vārdiem. Tagad tu esi nepieklājīgais kļaviņš, bet konsultācijas tas pieklājīgs. Man ir vairāk šķautnes. Un tad tas jautājums ir, bet ja tu man tagad uzskaiti lietas, kas palielina šo vērtību, kāpēc tu samazini viņu ar cenu? Tas ir viens sarkanais karoks, bet otrs un daudz lielāks sarkanais karoks ir jautājums, ja tu esi novērojis, ka glāzes maksā 15 eiro, bet tu viņas tirgos pa 10 eiro, mēs runājam par vairumtirdzniecības cenu vai par mazumtirdzniecības cenu. Un te praktiski bez izņēmuma, viss, kas ir veikuši šādu analīzi, viņi apjūk, jo tāpēc, ka viņi nav sapratuši, ko viņi ir īsti pētījuši. Tātad glāzi var nopirkt internetu veikalā 15 eiro. Tu man saki, ka tu glāzi var nopārdot pa 10 eiro, bet tas, ko tu man gribi ar to pateikt, tas, ka tu gribi ieņemt uzņēmumā, tu gribi ieņēmums 10 eiro vērtībā. Bet tev vēl jāpārdod kaut kā. Un tajā brīdī, diemžēl, bet ir apjukums, jo tad man ir jautājums, kā tu pārdos? Un tad cilvēks saka, man tur būs internetu veikals. Es saku, lūdzu, tev internetu veikals ir jāuztais. Tev kaut kā internetu veikalu atvērt mūsdienās, kā atvērt veikalu meža vidū. Tātad veikals tur ir nopirkt lietas tur var. Vai kāds vispār zina par veikalu eksistenci? Nē, stāv tukšs. Viņš stāv tukšs bez apmeklētājiem. Tur ienāk tad kāds mežsargs vai kāds sēņotājs, ogotājs, kas ir tavie radi draugi maziņas, vai kāds zirneklis, robots, kas scrollo, vai ne, apkārt. Tātad tev ir faktiski nauda jāiegūt, tu cilvēku varētu dabūt pie sevis. Tātad jautājums ir, kāpēc pa 10? Kā tu vari pārdot pa 10? Un tad vienmēr tas pirmais mājas darbs, ko es saku cilvēkiem, uzzina, kādas ir mazumtirdzniecības uzcenojums, un neatkarīgi no tā, vai tu viņu tirgos internetā, vai tu viņu tirgos veikalā, saproti, kāds ir tas uzcenojums. Un starp citu, viņš pēdējā laikā plus mīnus izlīdzināja. Bet cik tad viņam jābūt būt? Viņamsim, ja mēs... Es kā standartu vienmēr saku pusi no tirgus cenas. Tātad tas, ko tu man saki, atnākot ar glāzi, kur tu esi gatavs pārdot pa 10 eiro, ir tas, kad īstenībā tu esi gatavs to glāzi tirgot, tā kā pārdot pa 20 eiro. Jo tev 10 eiro aizies uz pārdošanu. Vēl 10 tad jārēķina klāt. Tad tie 10 eiro, precizējot par šo glāzi, būtu tie, ko es pēc izmaksas metodas esmu konstatējis kā savus izdevumus. Jā, un visbiežāk tu nebūsi arī administrācija ņēmis vērā, bet jā, tie būtu. Un tad tu pierēķini vēl 10, kas būs viss pārdošana vienalga fiziskā veikalā vai un tu tas tev iedošu vēl vien nedaudz, tā teikt, ķirsīt uz šīs kūkas. Jā, lūdzu. Un mans jautājums nākamais, piemēram, mēs esam tikuši ar šo visu galā, vai ne? Es sapratuši to, ka es izskaidroju to, ka ir mazumtirdzniecības, vairumtirdzniecības, ka ir pārdošanas izdevumi. Un tajā brīdī mans ķirsītas kūks būs viss, par ko mēs šobrīd runājam, ir par kādu apjomu. Un te atkal mums ir apjukums bieži vien, jo tāpēc, ka iedomājamies, tu esi izreikinājis, ka tu glāzi uzražo pa 10 eiro,
Un šī ir lieta, kur mēs pamatīgi novirzamies nost no mācību grāmatās runātāja. Tiem, kas padziļināti saprot ekonomikas, izstāstīšu pēc tam tehniskos terminos, labi, es izstāstīšu tagad. Tātad darba spēks līdz kaut kādam uzņēmuma apjomam, kas man šķiet ir 2 pilnas slodzes, ir nevis mainīgi, bet fiksēta izmaksas. Tie, kas saprat, ko es saku, saprat. Tie, kas nesprat, tam nav tik liels nozīmes, es to izskaidrošu. Tātad. Jo tā ir viena no galvenajām problēmām. Ir sevišķi tie cilvēki, kas mācījušies finanses kaut kur, vai kas ir strādājuši lielos uzņēmumos, viņi to nesaprot. Un tāpēc viņi atnāk kā nopietni cilvēki, kas ir izdomājuši iet iekšā uzņēmējdarbībā. Bet tāpēc, ka tur tajā teorijā fiksēts un mainīgs izmaksas ir ļoti strikti lielumi, kur ir nodalīts, kas ir fiksēts, kas ir mainīgs. Jā, mainīga izmaksa ir tāda izmaksa, kas ir atkarīga no saražotu preču apjoma, un fiksēta izmaksa tāda, kas nav atkarīga. Jā. Un varētu likties, bet es taču izreikināju, man 1 stundu vajag, lai saražotu 1 glāzi, vai ne? Tātad man stundas izmaksas ir tik, tātad man tā glāze tik izmaksā. Un tam man vienmēr ieteikums korporatīvā pasaulē tā ir. Bet tagad iedomājamies mazs uzņēmums, tātad es ražoju tās glāzes. Un tagad iedomājamies, es esmu izrēķinājis to, ka 10 eiro ir manējās izmaksas, kas ir gan ražošanas izmaksas 5 eiro, gan 5 eiro administrēšana, 4,50 un vēl eiro peļņa. Un šeit tiešām es ļoti liels gribu uztaisīt šos pēdiņas, tātad ir peļņa. Un tad es pielieku klāt vēl kaut ko, un te notirgoju par 10 eiro. Un tagad man ir jautājums, un tagad faktiski galvā, es varu iesakt cilvēkiem, lai iemācītos simulēt, paspēlēt datorspēles drusciņi. Un tagad izspēlējam kā datorspēle šo scenāriju. Ir 1. datums janvārī. Esmu uzražojis šo glāzi, un man ir izdevies viņu 2. janvārī nopārdot. Un viss. Es gaidu tagad līdz februārim. Man ir peļņa? Vai es esmu nomiris badā? Nav man peļņa, kāda man būtu peļņa, par kādām muļķībām mēs runājam. Un tā ir tā lieta, kas man jāsit laukā bieži vien no tiem cilvēkiem, kas mācījušies nopietnas lietas no nopietnām grāmatām. Nav tev tur nekāda peļņa, tev ir milzīgi zaudējumi. Ko tas nozīmē? Tas nozīmē to, ka uz jaunu uzņēmēju ārkārtīgi spēcīgi attiecas mērogojamības rezultātā iegūtā izmaksu samazināšana. Es saprast, cik es pārdošu. Nē, cik tev vajag, lai tu nenomirsti badā. Cik man vajag pārdot? Tavā restorānā tev tad būtu jārēķina, cik tev vajag cilvēks katru dienu, lai tev ienāk, lai tu vari pastāvēt. Paliekam pie vienkāršāk. Lai tu vari pastāvēt pie tā, tu gribi noteikt tam 2. mēdienam 20 eiro cenu, pie šitiem 20 eiro, cik tev vajag cilvēks katru dienu, lai tev ienāk. Jā, tieši tā. Bet tagad vienkāršos apakaļ uz glāzēm, jo kad restorāns tev ir drusku sarežģītāk padarīšana. Vienkāršos glāzēm. Man jau apakaļ šunat tam glāzēm. Viņa te ir, ko man darīt? Viņi tur stāvētu ēdienas šķīrības par restorānu biznesu. Labi, turpinam pa glāzi. Tātad, 10 eiro ir manējās izmaksas. Pieņemsim, ka 5 ražošana, pieņemsim, ka 5 administrācija, bet tam nav pilnīgi nekādas nozīmes. Kāpēc? Tāpēc, kad ražošana administrācija veids, kurš es kā uzņēmējs. Tātad, tie ir 10 eiro, kurus es saņemu uzņēmumu kontā. Pagaidām aizmirstam nodokļus. Man bieži vien cilvēki jautā, kā var aizmirst nodokļus. Tā ir viena lieta, ko man liekas pie finansējuma es nepateicu. Varbūt arī pateicu, tam nav nozīmes atkārtošana zināšana māte. Izņemot ļoti specifiskus gadījumus, arī valsts ieņēmuma dienests atļauj tev grozīt līdz 3000 eiro lielum vienkārši tāpat. Tas ir nodokļu neapliekamais apjoms. Viņš gan tur asociējas uz visu kaut ko specifisku, kas ir ļoti svarīgi, un likumā tas ir ierakstīts arī uz vingliemezi. Es nezinu, kāpēc vingliemezi tur kāds atsevišķs punkts, bet tas man vienkārši tā interesants faktorīts. Tad arī uz vingliemezi tas attiec, bet tas attiec uz lielāko daļu no 1. vai 2. līmeņa agrārās, tur mežniecības, rūpniecības apstrādes, saka, pēc būtības jebkas, ko tur savām rokām var uztaisīt. Kaut kas ļoti mazā apjomā tātad, jā. Jā. Tātad līdz 3000 aizmirstam par nodokļiem, tāpēc, ka tas viss mūs tikai sarežģīja. Tad man ir tā glāze, es saņems 10 eiro. Tie brīdī ir jautājums, labi, es esmu uzzinājis, ka tādas glāzes, viņas maksātu 15, bet man nav variantu. Tātad viņas man tirgu ir jālaiž pa 20, jo cilvēki, es nevarēšu viņu notirgot. Pirmā lieta, ko es izdarīju, es uzreiz ietaupīšu internetā tirgojot vai tirdziņā tirgojot, man tur nav jāmaksā pārdevējiem, es viņu varu tirgot pa 12, un tajā dienā es paēdīšu mazāk, bet atkal, šis viss hipotētika, jo es saržoju tikai vienu fucking glāzi, man nav ko ēst. Baigi maz. Tas ir baigi maz. Tātad pieņemsim to, ka tās glāzes ražoju no tukša gaisa, lai būtu vieglāk iedomāties. Tā smilts man tur, piemēram, neko, un krāsnes man ir no kaimiņa. Tātad man ir tā glāze, tie ir tie 10 eiro. Es esmu sapratis to, ka man vajag 20 eiro, lai es notirgotu, jo tāpēc, ka man tāds ir izmaksas, es tirgošu pa 15, 5 eiro pārdošanai, es izdomāju klāt, tas ir roku darbs un Latvijas tur gaujas smiltis, whatever. Un tagad ir jautājums tātad, cik man gribas ēst? Man gribas diezgan ēst. Es rēķinu, man vajag, 800 eiro mēnesī. 600-800, manā prātā ir tāds, kā minimums, ko vajadzētu cilvēkam, lai viņš varētu dzīvot. Es esmu izrēķinājis tos 600 eiro, tātad man ir jēga sākt
kaut ko darīt no 60 glāzēm, vai ne? Jo tāpēc, kad, nevis jēga sāk kaut ko darīt, bet pēc kaut kāda biznesa tas sāk izstīties no 60 glāzēm. Virs 60 glāzēm sāk izskatīties, ka jau man kaut kas sāk drusku palikt pāri. No vienas vēl nekas, bet aizvien vairāk, aizvien vairāk sāk palikt pāri. Un, ja tu mēģinās šo ielikt Excelī, jo tāpēc, kad man ir ēšanas izmaksas 600, ja, piemēram, pārdošanas izmaksas ieliekam vēl kā fiksēto, jo tā ir vēl viena lieta, pārdošanas izmaksas arī uzņēmumam maziem arī nav mainīgās. Viņas ir fiksētās, bet par to drusku pēc tam bet tad jau Jāni iznāk tā, ka vienkārši man vajag pēc iespējas ieprognozēt pēc iespējas vairāk šo glāžu, cik tik vien es varu. Un tad arī man visas problēmas būs atrisināts. Tu sāc pietavoties nedaudz ražošanas vienam no pamat postulātiem. Ja tu esi ražotājs, un tas man bieži vien jautājums uzņēmējiem, tu esi ražotājs vai tu esi zīmolotājs? Viņi nesaprot, ko es jautāju, tad es vienmēr izskaidroju. Ja tu esi ražotājs, tava domāšana būs nodarbināt ražošanas kapacitāti pēc maksimālās iespējamās. Tad tu esi pēc domāšanas ražotājs. Ja tu esi zīmolotājs, tajā brīdī tev neinteresē kapacitāti, tu gribi saražot perfekto produktu perfektiem cilvēkam. Tajā brīdī tu zīmolo. Atšķirās šie cilvēki ideālā variantā, ja mums ir partneri. Ja viens partners ir ražošanas domāšana, otrs ir zīmolotāja domāšana, jo tāpēc, ka tad viņi kaut kā strīdā, kaut kā nokļūst līdz realitātei. Jā, tas tikai vēlreiz apliecina to tēzi, ko man šeit 2. sērijā runājam, ka labāk ir sadarboties, sevišķi tas uz jauniem uzņēmiem attiecās, jo tas ir ne tikai resurss papildus, vai ne, bet arī... Iespējamība tev izaugt kā uzņēmiem, jo būs neatkarīgi no tā, ko tu dari. Vienkārši tā svarīga lieta, ko ņem šajā gadījumā vērā, ir tā, ka, piemēram, glāžu piemērā, es varētu mēģināt uztaisīt ideālo glāzi, un viņai tajā brīdī arī būtu pievienotā vērtība lielāka. Vai tas mainītu to, ka es nomirstu badā? Nē, es vienkārši drusku vēlāk nomirstu badā. Tas neko daudz nemainīt. Un šeit es nevirzu nevienā konkrētā virzienā. Tu vari ražot aizvien labāks glāzes un ieiet iekšā tajā 150 eiro cenu punktā. Tam nozīmē, tā lielā nozīme ir, ko saprast. Arī par 150 eiro tu nepaēdīsi. Ne? Tātad tur ir kaut kāda veida vērtība, kura tev ir jārēķina. Tā ir vēl 4. vērtības noteikšanas metode, tātad ņemot vērā, cik paēdis tu vēlies būt mēnesī. Nē, tā nebūs īsti cenošana, tāpēc, ka mūsu šajā gadījumā tā ir vērtības noteikšanas metode, bet tā nav cenas noteikšanas metode, jo tāpēc, ka atkal jau citādi man būtu jāņem manies kaparnēsīšu biznesa piemērs, es taču man jau reku tā vērtība, viņi tur īsti nepārtulkojas cenā, laikam tā man būtu pareizi. Tā ir tāda ļoti svarīga lieta, ko ņemt vērā. Darba spēks, daudz dažādas izmaksas, kuras mums ir normālā variantā un grāmatā rakstīts, ka ir mainīgās izmaksas jaunam uzņēmējam, mazam uzņēmējam, viņas gandrīz vienmēr būs fiksētās izmaksas. Tātad mums ir, tā ir tāda baigi, atkāpjamies drusku tagad uz to vērtības kontekstu. Un konkrēti vērtību tu nekad nevarēsi noteikt. Mums ir kaut kas, ko mēs gribam ražot, produkts vai pakalpojums. Mums ir kaut kādas ekspektācijas par to, ko mēs saņemam no turienes atpakaļ. Vislabākais ir iedomāties, ka tavā vietā ir darbinieks. Un tad ir skaidrs, ka mums ar apgrozījumu šīs izmaksas ir jānosedz. Tas ir visbāziskākais, teiksim tā, piezemētākais veids, kādā domāt par uzņēmēju darbību. Un, diemžēl, bet par laimi, kas ir jāņem vērā, cena šajā visā būtu jāieliež no āras. Nevis, es tu tagad izreikināju, es tu tagad apskatījos, man ir tāds izmaksas, man ir tāds izmaksas, un tad tu uz āras atspoguļot tam produktam vienkārši cenu 530 eiro. Tātad vēlreiz nonākam pie tā, ko tu teici, ka tātad labāk ir paskatīties, kā tie produkti izskatās citiem. Precīzi, jā. Bet tomēr es pieļauju, ka arī mūsu klausītāju vidū ir kāds, kas varbūt domā par biznesu, kurā patiešām būs unikāls produkts. Ne tikai viņš tā ir iedomājies, piemēram, vai kaut kāda jauna okeāna stratēģijas kategorija, jauna, piemēram, man šķiet, ka iepriekšējā tavas darīšanas sezonā Latvijas televīzijā bija raidījums par cilvēkiem, kas Rīgā attīsta ūdens tādu aparātiņu ražošanu, kur ūdeni var dabūt ar visādām garšām, kas līdzīgi kā printeris strādā, vai ne, tur ir visādas piedevas iekšā, un tās piedevas tiek pievienotas ūdenim, tu var izvēlēties, un tas ir brīnišķīgs produkts birojam, kā alternatīva tur parastiem vendenu ūdenim vai limonādēm, ko tu pēc iepakojumā, jo tur nav iepakojums, visādi citu labumu. Bet tas ir pilnīgi jauna kategorija, nav tāda aparātiņa tirgu. Ko tad darīt? Kā tad rēķināt? Cenu. Nav tā, ka ūdens būtu izgudrots pa jaunu. Sāksim ar to. Par ūdeni mēs kaut kā ļoti daudz pa ūdeni runājam. Un glāzi. Labi, bet šajā gadījumā tas ir piemērs par tādu uzņēmumu. Ne? Bet iedomājamies tātad. Šādā situācijā ir dažādi domāšanas rīki. Es kādreiz atnesīšu arī, man liekas, Danielam Denetam ļoti labu grāmatu par domāšanas rīkiem. Tātad viens no variantiem. Mēs salīdzinām pret konkurentiem. Ja mēs nevaram salīdzināt pret konkurentiem, tajā brīdī mums ir jāapskatās, un īpaši šajā piemērā, tu nevari skatīties uz izmaksām, tāpēc, ka izmaksas būs tieši specifiski atkarīgs no daudzuma, kādu tu būs nopārdevis. Tātad skatāmies uz ko? Uz pēdējo to metodi, patērētāja vērtība. Šajā gadījumā biznesa uzņēmums tirgo specifiskus ūdens aparātus priekš uzņēmumiem. Kas tev ir jāizdara?
Lai cik tas dīvaini. Pirmais, ko tu vari uztaisīt aptauju. Jā. Otrs, tu vari uztaisīt nelielu pētījumu. Pagaid aptauju par to, cik jūs Cik jūs būtu gatavi maksāt? Okay. Es saku, tas parasti visneiedzīgākā lieta, jo cilvēks ir gatavs, cik tu, man esi pazīstams, cik es būtu gatavs par tavu grāmatu maksāt. Nezinu. Pasar dieniņu 58 eiro. Un teiks, lūdzu, ka viņi ir. Kā mums, starp citu, tas pilnīgi reāli gadījās, uzdāvinās, es jau ne, ja tev pašam jāpērk, es jau, tā vai ne. Lūk, tā, ka cilvēkiem jautāt par to, cik viņš ir gatavs maksāt par lietām, neliekot viņam tajā brīdī par viņiem maksāt, tas nav neiedzīgi, bet tas bieži vien nenovedīs līdz vēlamiem rezultātam. Lūk, un tajā brīdī tāda pētījuma taisīt, tātad paskatīties, aiziet pie uzņēmumiem, atļaut viņiem, tātad atļaut man ieskatīties to uzņēmumu izdevumos par saimnieciskām lietām. Tur es sāku ieraudzīt aptuveni tā uzņēmuma sajūtu. Jā. Tātad es apskatos cenu punktus citām precēm, kuras viņi iegādājas, lai saprastu, šis ir ekskluzīvo preču pircējs uzņēmums, viņi tur par ūdeni maksā tik un tik. Jo šis ir pielikums klāt ūdenim. Tātad apstamies tā uzņēmuma izdevuma pozīcijā, šis ir taupīgais uzņēmums. Viņi pērk otras lētākās pilspalvas, trešo lētāko kladi. Es kā piemērs saku, tādējādi tu ieraugi to viņa to patēriņa, to rakstu, vai ne, kas ir tas veids, kādā viņš iepērk lietas. Lūk, tātad tie ir 2 varianti. Trešais variants, ja tu patiešām esi par sevi tik ļoti uzpūst augstās domās, es nevaru to citādāk ierodīt, bet ja tu patiešām esi par sevi tik ārkārtīgi uzpūst augstās domās, un tu saki, ka man vispār nav nekādu vispār konkurentu, cilvēkam pat nevar ienākt prātā vispār kaut kāds tāds produkts, viņš nevispār, un tu to redz kā labu lietu. Ja brīdī es saku, ok, lietas cenu 1 miljons eiro, un tad tu sāks taisnoties, vai ne? Nē, viņš jau nav tik unikāls. Tā tad kaut kādu veidu mākonis ar varbūtībām mums eksistē, vai ne? 3 eiro? Tu teiksi, tu taču ir pilnīgi zem vispār katru, mēs tu nobankrotēsim. Ok, tātad 3 eiro, 1 miljons eiro. Man šeit prātā nāk viena ļoti nepieklājīga anekdota, kur es nestāstīšu. Bet gan jau ļoti daudz zinu šo anekdoti. Bet, lūk, tātad par to, ka lietām visām ir vērtība, vai ne? Un tātad, ok, mums ir 3 eiro koridors, 3 eiro, 1 miljons eiro koridors. Mazinam, 100,000, pa daudz, 10,000, pa daudz, un taisam to koridoru. Jā, to sauc par pievilkšanu, nav ir noteikti arī kaut kāds zinātnis nosaukums, bet es to nevaru sauc par pievilkšanas cenu. Jā, bet tas tāds bišķiņ ezotēriski, godīgs, kad izklausās, bet tā otrā metode... jo tāpēc, kad es tev iedevu vienkārši absurdu piemēru, lai parādītu. Labi, jā, bet tā otrā metode, kur tu mēģini noskaidrot, cik tie uzņēmumi tērē par kaut ko līdzīgu, vai tas tad iet kopā ar to, ka tu viņiem dotu pamēģināt par šo te produktu jauno, pie šiem pašiem ūdens aparātiņiem. Un tad tu viņiem prasīji, cik tu par šī tādu būtu gatavs maksāt? Kaut kā tā? Nevis cik tu būtu gatavs maksāt, bet sāc man lūdzu no nākošā mēneša maksāt. Tu viņam jautās, viņš tev atkal pateiks, kā es būšu ļoti daudz gatavs maksāt. Vai arī, ja tu man viņu tagad ņem nost, tad nē, tad es neko neesmu gatavs maksāt. Tā, ka nē, šajā gadījumā vienīgais risinājums ir vienkārši viņiem pateikt no aprīļa. Mēs sākam iekasēt cenu, mūsu cena. Tev vajag vienkārši pietiekuši daudz uzņēmumus, kuros tu viņas izlicis to aparātu, un pietiekuši lielu rindu ar uzņēmumiem, kuros tu viņu vēl var uzlikt, bet šādā veidā tu sāc taustīt. Uzņēmums, kas nav gatavs neko maksāt par savu tur kancelī un saimnieciskajām precēm, viņš mums nebija gatavs maksāt 100 eiro. Uzņēmums, kas bija gatavs tur kaut ko, viņš pārāk viegli mums piekrit uz 100 eiro. Es kā piemēru saku, tajā brīdī tu jau sāc taustīt, vai ne, to tirgus cenu, tu sāc viņu lēnām ielikt kaut kādās jēgas jau robežās. Tātad morāli ir tāda, ka ja mēs plānojam to savu uzņēmumu, kas ražos vai sniegs pakalpojumu, kurš jau ir tad mēs visdrīzāk ejam un skatāmies, cik konkurentam tas maksā jau šobrīd, vai ne, un tad droši vien, ka ir vērts tomēr padomāt par tām izmaksām, cik tam viņas būs. Tikai vienīgi kontekstā, lai tu palīst apakšā. Jā, lai palīst apakšā, un savukārt, ja patiešām ir jauns kaut kāda kategorija, tad ir jāieguldās vairāk. Es neticu, ka tādas eksistē. Es neticu, bet ūdens aparātiņi, ļoti labs piemērs, reāls produkts. Uzņēmumos nav ūdens aparāti? Nē, bet tas ir pilnīgi jauna veida. Jauna veida ķēdes, piemēram, tas ir jauna produktu grupa, netaču. Nē. Šeit es varu teikt, tas ir atkarīgs, protams, no mūsu definīcijas, bet te es ieteiktu, manuprāt, produktīvāks domu gājiens, produktīvāks mindsets, tātad prāta stāvoklis, ir, ka mans produkts ir absolūti vienāds ar pārējiem manas definētas programmas produktiem. Un tad es sāku domāt par atšķirīgo, nevis otrādāk. Mans produkts ir absolūti unikāls, viņš ir pilnīgi neatkārtojams. Un tad ir jautājums, ok, labi, kā tu cenu noteiksi, to es nezinu. Labi, kā tu pateiksi vērtības savam produktam, to es arī nezinu. Kā tu iepozicionēsi to produktu patērētāju prātā pret citām kaut kādām lietām, to es nezinu. Redzi, pirmais domgājiens ir produktīvs, otrs viņš ir neproduktīvs. Kāda? Es saprotu atkal tīri no ego viedokļa, tev gribās pateikt, šis ir vispār absolūti, un tad piebildi. Tas nenozīmē, ka tu to neteiksi pēc tam pārdošanas materiālos. Es jau ne par to, jo viņš jau arī ir unikāls, es jau tev piekrītu. Vienkārši kā uzņēmējam,
tas nav produktīvs veids, kā domāt par savu produktu. Nu jā, par pārdošanas materiāliem mēs vēl runāsim raidījumā, kas būs veltīts mārketingam, tā skaitā arī komunikācijai, bet pirms tam vēl nobeidzot šo par cenu, tad tu teici ļoti tādu labu ieteikumu, man šķiet tādu līdz paņemam konkrēti ieteikumu par to, kā apmēram pusi jārēķina klāt tam, tai cenai, pārdošana. Ja es tev varētu teikt vienu lietu, kas es saku, nav tāda lieta kā panākuma atslēga. Neeksistē tāda lieta, bet tikko sāc ticēt panākuma atslēga, tu sāc skriet pakaļ šitam svētam grālam, tur labāk tur neiet. Bet viena lieta, kas man varētu teikt, kas patiešām ir lieta, ko es iesaku, un kas patiešām nostrādājas absolūti lielākajā daļā no gadījumiem, un es tagad sāku domāt, tiem, kas to ir ieviesuši, manuprāt, pat tas ir nostrādājis pilnīgi visiem cilvēkiem, ir saprast, ka tā pārdošanas izmaksa ir reāla, un ka viņi sastāda aptuveni pusi no tā tavie produkta. Saprast to, pa īstam saprast, jo bieži vien, un tie ir bijuši diezgan dārgi arī produkti, kas nākuši pie manis, dārgi izmaksās, arī. Pagaiet, praksē tas nozīmē, ka pusi apgrozījums, kas man ienāk. Pusi nav tavs, jums to nepienāk. Puses vēl tu. Tu viņu var samaksāt sev kā pārdevējiem. Man šķiet, ka tā rīkojās Latvijā esošie hokeja nūju to uzmavu ražotāji. Iespējams, es jau vairs nezinu, bet tā ir, un turklāt es jau viņus konsultēju no paša starta, tā, kad viņi to šo jau ir visdrīzāk arī no manas dzirdējuši, bet tam arī nav nekādas nozīmes. Tā svarīgā lieta, ko saprast, ir tā, ka tev ir jānodrošina pārdošanas izmaksas un jāiekļauj viņas savā cenā. Ja tu atnāc pie manis ar produktu un tu parādi man biznesa plānu un tā produkta apgrozījuma līkne ir augoša, bet pārdošanas izdevumos tev ir iekšā Facebook kampaņa pa 15 eiro visu laiku, katru mēnesi, tad man ir jautājums, no kurienes tev tās pārdošanas atnāks? Tātad laicīgi ierēķini pusi no savajā budžeta pārdošanai, un tad domā tālāk, ko darīt. Jā, labi, brīnišķīgi. Es redzu, ka tev šodien ir līdzi paņēmusies Roberta Pirsika brīnišķīgā grāmata par to, kā viņš kopā ar savu dēlu ar motociklu brauca cauri Amerikai. Jā. Nevar pat iedomāties, kāds tam visam ir sakars ar cenu un vērtību. Lūdzu. Šis ļoti interesanti parāda atšķirību uztverē. Ārkārtīgi interesanti, šis parāda atšķirību veidos, kādos cilvēki uztver lasīt tekstu. Tu saki, ka šī ir grāmata par to, kā tēvs ar dēlu devās pa Ameriku motociklu izbraukumā, bet tad, kad mēs ar tevi ārpus ētera par šo runājām, es biju pilnīgi aizmirsis vispār, ka tā grāmata ir par to, jo šajā grāmatā savijas divi pilnīgi nesasaistītas. Virsrakstā paskaties. Jā, bet motociklu apkošanas instrukcija. Es atkal šo redzu kā dzenbudismu grāmatu, un kas ir arī šeit pieminēts. Es gribētu piebilst pirmais vārds tomēr. Jo šī ir interesanti tieši dzenbudismu izprašanai paredzēta, varbūt ne pašu pamatus, jo viņš ir diezgan savārstīti, tur raksta par to, bet dzenbudismu viņš smukāk izskaidro, un tam nav nekāda sakara ar to viņa dēlu un viņa braucienu pa jebkurien. Tas vienkārši, manā prātā, tie ir divi salikti vienkārši kopā lietas, bet salikts lietas. Tātad pirmā svarīgā lieta, ko no šīs grāmatas var noķert gan uzņēmumam, ir tā, ka tagadnē ir nozīme, jo tagadnē ir vienīgais, kas tev ir, bet tā ir tāda vairāk filozofiska lieta. Bet otra lieta, kas man patiešām ir palīdzējusi gan dzīvē, gan uzņēmējdarbībā, kvalitāte ir dimensija. Un kvalitāte ir dimensija, tātad skala. Tikai tad, ja tev ir pret ko pielikt. Tātad galdiem ir kvalitāte tikai tad, kad ir vairāk pa vienu galdu. Mēs to varam teikt, ka galdam ir iespēja apmierināt tavas vajadzības kaut kādos veidos, bet atkal, ja eksistē tikai viens galds, tu jau nezini, kādos veidos viņi varētu apmierināt. Tu vari sākt vilkt kaut kādas potenciālās kvalitātes dimensijas, bet tā nav esošā. Un tu vari izvilkt dimensiju viskaut kam. Man viena no svarīgākajām lietām manā mūžā pēc šīs grāmatas izlasīšanas bija saprast, ka izskaidrošanai eksistē kvalitātes dimensija. Ka izskaidrot lietas var labi un var slikti. Var tā, ka cilvēks saprot, un var tā, ka cilvēks nesaprot. Un, protams, ka es klūpu šajā arī uzdevumā savā mūžā, bet es redzu sevi drusciņ kā izskaidrotāju, bet es daudz ņēmis vērā to, vai es saprotam izskaidroju, vai es nesaprotam izskaidroju. Un domājot katrs par savu uzņēmumu, es varu ieteikt cilvēkiem, mēģiniet uztaisīt kvalitātes dimensijas savam produktam un vai pakalpojumam, ko jūs piedāvājat. Jo tas iedod uzreiz spēju domāt par vērtībām, kā par pievienojamajām lietām, kas mūs pavirza mūsu produktu tajā kvalitātes dimensijā kaut kādā virzienā.
Brīnišķīgi, paldies tev, Jāni. Mēs varam tikai konstatēt, ka Roberts Pirsiks ir sarakstījis ļoti ietilpīgu grāmatu, jo es zinu, ka... Viens kā kaut ko, un otrs kā kaut ko. Jā, un es dzirdēju arī, ka profesors Mārts Sauziņš, teiksim, šo grāmatu rekomendē tiem, kas kaut ko vēlās apgūt vairāk par budismu un meditāciju apgūt. Tā kā tiešām grāmata ļoti ietilpīga. Īstenībā, kad tu tā saki, ļoti dažādām auditorijām. Paldies, nākamajā reizē mēs runāsim par vienu no Jāņa mīļākajām tēmām. Tā, ka gatavojamies. Mārketingu, bet šajā reizē paldies un tad visu labu. Liels paldies. Atā. Atā.